Esat sveicināti, mani mīļie ticības brāļi un māsas Mateja draudzē. Mēs nu pat esam aizvadījuši Kristus augšām svētkus. Nekad vēl mans garās dzīves laikā es neesmu piedzīvojis šādus lieldienas svētkus, kad nevarējām pulcēties savos dievnamos, bet valsts noteikto ierobežojumu dēļ bijām fiziski viens no otra atšķirti. Un tad to kopības sajūtu mums nācās uzturēt ar kādiem mūsdienu tehnoloģiskiem līdzekļiem. Varbūt, kad kādam tāpēc arī tādas īstas svētku sajūtas šogad nebija. Bet kas tad ir svētku centrā? Vai mūsu pašu sadraudzība un ierastā tradicionālā forma vai augšām celšais Jēzus? Un Jēzus tā nav kļuvis savādāks. Viņa augšām celšanās nav mums jāatliek uz vēlāku laiku, tad, kad ārējie apstākļi būs uzlabojušies un atkal būs iespējams pulcēties visiem kopā. Tā kā mēs atliekam draudžu kongresus vai savus dziesmu svētkus, Kristus ir tikpat liels, tikpat spēcīgs, tikpat mīlošs kā agrāk. Viņu neiespaido nekāda ārēja apstākļi. Un mūsu personīgajās attiecībās ar Kristu jau faktiski vispār nekas nav izmainījies. Mēs jau nekad neesam varējuši būt ar Kristu fiziskā kontaktā. Tam mēs esam piedzimuši mazliet par vēlu un ne tajā ģeografiskā vietā. Mēs vienmēr esam Kristumu tuvojušies garā. Vaina ir tajā, ka mēs pa daudz koncentrējamies uz melno krāsu. Nu, neskatīsimies tik daudz uz tiem ārējiem apstākļiem, bet uz Jēzu Kristu. Neļausim tam negatīvam izaugt tik lielam, ka tas aizēno visu pārējo un nomāc galveno. Kristietim pašlaik nav brīvdienas, nav piespiedu atvaļinājums. Tā nav sēdēšana ierakumos un gaidīšana, kamēr tā vētra pāriet. Nekas pa lielam nav izmainījies. Tikai arī apstākļi. Kristus apsolījumi un uzdevumi joprojām ir tie paši. Visos laikos un visos apstākļos. Un galvenos virzienos tie ir trīs. Tas pirmais, tev ir jāsastopās ar augšām cēlušo Kristu. Tas ir galvenais nosacījums, lai mēs kļūtu par Dievu bērniem. Un vissvarīgākā lieta, lai mūsu sekošana viņam būtu dzīva un auglīga. Sastapšanās ar Jēzu. Ikdienā, kā nepārtraukts turpinošs process. Otrs mūsu uzdevums ir izteikts vārdos, kas atkārtojās jaunajā derībā vairāk nekā 40 reizes. Un tie vārdi ir cits citu. Tās ir attiecības ar citiem mūsu ticības ceļa gājējiem. Mīliet, netiesājiet, kalpojiet, pamāciet, piedodiet, stipriniet, ieprieciniet. Tie ir tikai daži no rādījumi, kādām ir jābūt mūsu savstarpējām attiecībām. Cits citu, un to mēs varam ievērot arī šajā īpašajā laikā. Un beidzot, Jēzus lielā pavēle. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju. Kā lai mēs to izdarām šajos apstākļos? Bet varbūt, ka tomēr. Varbūt varam apņemties katru nedēļu kaut vienam cilvēkam no savu neticīgo paziņu loka piezvanīt un pateikt viņam vēstu par Jēzu. Aizsūtīt kādu video, uzrunu, vai dievkalpojumu ierakstu. Varbūt varam papildus uzņemt savā aizlūgšanas sarakstā kādus, par kuru sastapšanos ar Jēzu mēs tā īpaši apņemamies lūgt. Ne tikai par epidēmijas izbeigšanos, bet par to, lai kādi cilvēki caur šo situāciju atrod Jēzu. Kristiešu garīgā dzīve un sekošana Kristum nav apstājusies. Jo tās būtība nav fiziska sastapšanās, bet garīga. Izolācija mūs ir iesprostojusi mājās, bet tas nekādi neizolē mūs no Dieva.
Jā, varbūt mums ir jāmeklē kādas jaunas, citas darbības formas, bet neapstāsimies pie ārējiem apstākļiem. Turpināsim darboties mūsu kungu uzdevumā. Tas ir mans sveiciens draudzē Lieldienās.